Priekškalnā arī ziemā. Andris Seržāns ar savu BMW 330 šobrīd mēģina tikt augšā. Tur jau no augšas izskatās, ka tur ir līdzens, bet īstenībā jau tur krietni iet pret kalnu un ir diezgan pamatīgs kāpums. Caur pirmajam līkumam, viņam vismaz viena iespēja tas, ka trasi vēl pārējie nav izspolējuši līdz ledum. Varbūt ir mazliet labāk saķeri nekā to piedzīvos visi nākamie braucēji. Un tur augšā pie stāvākā kāpuma ir pirmā atzīme. Un izskatās, ka izdodas tikt vismaz ieskaitīt rezultātu. Andris Seržāns tiek līdz stāvākajai trases vietai. Roberts Malkalns gatavojas nākamais. Roberts Malkalns ar 5. sēriju. Un aiziet! Smuks mels dūmiņš, 5.25 TDS. Labi, ka tik silts laiks, citādi būtu grūti iedarbināt no rīta. Reku tagad viņš ir ticis līdz sacīkstēm, tiek jau līdz pirmajām līkumam. Nu, tagad ar to limuzīnu augšā kalnā priekšā visstāvākais kāpums. Pamatīgi samet šķērsām līkumā pirms. Priekšai smuki šūpojoties un labi inerts uziet kalnā. Un izskatās, ka pietrūks pavisam nedaudz līdz tam, lai tiktu pie ieskaits un pabeigt pirmo sektoru šeit trakajā trasē. Aiziet! Žiguls raukšā kalnā. Pasažieris līdzi, lai izlīdzsvarotu svaru un slodzi uz riteņiem. Ir tur? Nē, nav neviena. Izties, ka nē, ir. Sēž iekšā vēl kāds. Nu, pagaidām tā ļoti piesardzīgi caur pirmajam līkumam. Ar tik maz ātrumu vēl neviens nav mēģinājis pietuvoties lielajam stāvajam kāpumam. Toties smuki noturās špūrēs tuvāk iekšējai malai. Augšā kalnā un tā bedre tur izrādījās liktenīgi iekrītot ar priekšējo kreiso riteni lielākajā caurumā pašā kalna sākumā. Tur arī viss ātrums beidzās. Tikmēr uz Gunters Vilemsons ar golfiņu priekšpieciņu. Beidzot, pirmā priekšpieciņa šodien rāva augšā kalnā. Paskaties, aiziet uz iekšmaltē pirmajā līkumā, nebrauc pa tām bēmju špūrēm, tā salaidāk cauri pirmajam līkumam. Nu, tagad visdūlākā vieta trasē, stāvākais kāpums, noturās gar paši iekšmalu, neierautē bedrē ārmalā, kur Žiguls apstājās. Bija līdz sensoram vai nebija, izskatās, ka mazliet, bet pavisam mazliet pietrūkst. Kors dodas iekarot Priekškalnu, nākamais braucējs autotrakas sacīkstēs. Šodien raujām augšā Priekškalnā karogam, plīvojot spoilers aizmugurē, Jaguar zīme pa priekšu un jau esam pirmajā līkumā. Sajūta, ka meteostacija būtu uz jumta kaut kāda vēju mēra, plīvo, sānisko. Nu, tik tālu ir, maz driftiņi. Labi, noturās pie iekšējās malas, vidū, veiksmīgi apbraucot bedri. Tur gan mēģināja tā kā pāriet uz labo trases malu, izskatās, ka to nevajadzētu darīt. Vajadzētu turpināt braukt augšā taisni. Tagad. Jā, ko dot tie miglnieki, viņas ieslēdz viņš starta, es nezinu, mums labāk ceļa redz, bet ir tāds niķis bēmbiem braukt ar miglnieki. Bet šitas nav ieslēdz slotiņas. Uzvarētājs braukt ar slotiņām ieslēgtām. Varbūt tā ir panākama atslēga. Pagaidām ir diezgan smagi iet līdz pirmajam līkumam. Toties notur tādu vienmērīgu ātrumu, tāds kārtīgs temps, bez liekām sāclīdēm. Nu, gan tas inerce cauri otrajam līkumam, lielas cerības par tikšanu kalnā šobrīd nevieš. Veiksmīgi garām tai bedrei, bet ar to arī viss ir galā un pietrūkst vairāki metri līdz nākamajam sensoram. Ivars Bērziņš jums paliek puskalnā ar savu bēbi. Ja jums vajag labu offroad kupē, ņemiet šito. Vasarā viņš bija citā krāsā, tagad ir ziemas kažokā un ļoti dīvainā stilā rāpjās augšā kalnā. Automāts. Lieliem ratiem, šķiet, ka mazākiem nekā pagājušajā gadā. Pērniņš bildu labs liteņus sastikais virsūtai kupējai un līdz stāvākajai vietai tiek, bet tur kārtējā bedre tā, kas pievīļ un atstāja mērsi puskalnā. Tad mums Jānis Bērziņš ar BMW 344, tā ir ierakstīts dalībnieku listē. Nu, cik tas 44 palīdz tajā brīdī, kad saķeri ir tuvu nulle, ir jātiek pa sniegot kalnu augšā Priekškalnā. Labā tempā tiek caur pirmajam līkumam, otrais līkums klāt, bet galvenais nepārspolēt un nenorauties. Smuki šūpot pakaļ pret valni atsīt aizmukarējo bamperi, bet ar to arī ātrums beidzas. Izdriftēja smuki caur pirmajiem diviem līkumiem. Žiguls no tiem laikiem, kas slēpošanas trasēs Latvijā bija labā gadījumā āķa, kuriem varēja uzrot pacēlē, vai arī vienkārši rāpās ar kājām. Nu, ko aiziet pagājušā gadsimta tehnika,
Miglnieku nav, slotiņas nestrādā, bet ātrums kaut kāds ir. Ātrāk pa to Jaguāru nāk augšā un arī ātrāk pa zaļo Žiguli. Labā tempā ienāk otrajā līkumā. Smuki noturās arī tuvu iekšējiem malē, lai neaizbrauc līdz tām ārmalas bedrēm. Viedlās Sāns līdē augšā, un tur tomēr vispār vairs nav atlicis saķeres nekādas. Tai stāvākajā kāpumā saslīd Žiguls, un pat neraugoties uz to, ka labu tempu bija sakurinājis caur pirmajiem diviem līkumiem, tik un tā lielākajā kāpumā paliek un līdz pirmā sektora beigām netiek. Jānis Gustāns nāk augšā kalnā, pirmajam līkumam cauri, otrajā jau labu tempu, bet tagad slīd Dansa pilnīgi ledens pirmais sektors ir pabeigts, tālāk kāpums jau ir mazliet lēzenāks, bet vēl viens stāvums, tikai daži metri, otrais sektors, labi! Gustāns brauc augšā kalnā, mums ir pirmā vienas spieciņas mašīna, kura uzbrauc priekškalnā. Viss turpinās, Gabrāns tagad nāk augšā. Viņš taupa jaudu, viņš neslēdz uguņus, aizlido pakaļējais buferis, notiek izģērbšanās striptīs, braucot kalnā. Par to arī pienākās speciāla balva, lielākā izģērbšanās līdz šim. Atvieglo mašīnu jau pusceļā līdz pirmajam līkumam, laikam tomēr netiek līdz sensoriem, līdz ar to viņš piebiedrojas tām milzīgajām vienas spieciņas braucēju pulkam, kam neizdodas dabūt ieskaitu pirmajā braucienā, bet šobrīd Atvers Sārs mēģina tikt augšā kalnā. Ar vēderu pa zemi, motoram redzot, Bembis tuvojas pirmajam pagriezienam, vismaz nolīdzinās tās špūras līdz pirmajam līkumam, vismaz tik daudz to drift mašīnu var paspēt izdarīt. Meklē trajektoriju caur otrajam līkumam, pa kuru tad brauc augšā kalnā. Šķiet, ka vismaz pirmo sektoru izdevās pabeigt, dabūja ieskaitu. Nē, mums pietrūkst metrs un pišķiņa līdz tiem pirmajiem sensoriem. Diemžēl arī Atvers Sārs paliek bez ieskaitas pirmajā braucienā. BMW 328 nākamais, kurš mēģinās iekarot priekškalnu. Pilnīgi nepretenciozs BMW, smukā sarkanā krāsā, 328. modelis. Viegli pa špūrītēm tuvojas pirmajam līkumam, diezgan cienījama ātruma attīst līdz pirmajam pagriezienam, taisni izmanto veiksmīgi, lai iegūtu ātrumu braucienam augšā kalnā, bet tagad jānoturās otrajā līkumā, tur pamatīgā leņķī saslīd, lai no tādas pozīcijas izdoties augstu uzbraukt kalnā labā tempā, tuvojas pirmā sektora beigām, un mazliet pietrūkst arī viņam. Kristaps Daugello ir nākamais, kurš mēģina tikt augšā priekškalnā. Mašīna, kura vasaras sezonā ir redzama rallycross trasēs, tagad ir atkūlusies līdz priekškalnam un mēģinās uzraut augšā. Labi, motoram smuki dziedot cauri pirmajam līkumam, tomēr ar pamatīgu spolēšanu tiek līdz otrajam pagriezienam, mēģina noturēties pēc iespējas kurām labajai malai, pakaļ atcitās vienā bedrē un izskatās, ka turpat metru pirms sensoriem arī viņš diemžēl spiest apstāties. Tūlīt trasa būs brīva un aiziet Audi 100! Ir neliela cerība atbraukt skatītājiem. Bet netiek jau vietai caur, ko pārējie parkojās. Bet kaut kas tur spolē. Varat paskatīties, uztaisiet bildi savos telefonos selfiju ar smukāko mašīnu šodien līdz šim. Brieža galva priekšā, smuki izspolējot caur otrajam līkumam līdz kalnam tika, smuki pa svaigu špūrīti, augšā kalnā, skaties, vai te vēl lielāku svaru tam briedim pielikt, tad to priekšu noslogot būtu lielāks izredzes tikt augšā. Kristaps Grimbergs caur bedrēm tiek līdz pirmajam līkumam, tur tie, kuri atpakaļgaitā brauc ārā no trases, ir uztaisījuši špūras, kurām tur vispār nebija jābūt, pilnīgi šķērsām pār trasei. Klusi un mierīgi, 316. jau ir ticis līdz otrajam līkumam, un tagad priekšā parādās pilnīgs ārprāts stāvs, kāpums debesīs augstā priekškalnā, un līdz ar pirmajiem metriem stāvākajā trases daļā arī brauciens ir galā. Un jau aiziet lielais LED bārs pa visu priekšu, ja nu tums uznāk, kamēr tiek līdz kalnu galam. Pa pašu iekšējo valu, jauna špūre, tomēr tur trāp tajās špūrēs, kur pārējie ir atstājuši, mēģinot izspolēt atpakaļ uz stāvvietu.
Vēl viena priekšpiecīgas mašīna tuvojas stāvākajam trases posmām ar lielo palecienu lielākajām bedrēm. Turās labajā malā, kur vēl kaut cits līderāks, bet ar vienu bedri pietiek, lai apturētu to braucienu pavisam. Starta procedūra, tur 3 sarkanas lampas un 1 zaļa, kad ietekās zaļā, tad aiziet trasē. Kalnstēds sāk savu pirmo braucienu augšā priekškalnā. Žigls labā ātrumā tuvojas pirmajām pagriezienām, cauri bedrēm pie nobrauktuves. Pirmais līkums pa pašu kreiso maliņu, tā lai dabūtu taisnāku ceļu augšu kalnā. Cauri otrajam līkumam tuvojas stāvākajām kāpumām. Sektors ir pabeigts, Kalnstēds jau pārstāvākajam trases posmam. Priekšā jau ir mazliet lēzanāks kāpums, tomēr viss ātrums ir pazudis. Žigls sāk rakties un norokās otrajā trases sektorā. Lastīčs pastarta taisti līdz pirmajam līkumam. Bakuguns uz jumta, karogi plīvo aizmugurē, miglinieki ieslēgti, eņģeļa acis tālajos un malcam cauri otrajam pagriezienam. Pagaidām ātrums labs, tomēr ar tādu īsti augšā kalnā vēl šķiet nevienam nav izdevies tikt. Tur arī viss tā inerts beidzas, puskalns, vairāki metri līdz pirmā sektora beigām un braucām atpakaļ lejā. Pēc kuršam mēģinās tikt augšā kalnā. Visām lampām mirdzot un mirgojot, šobrīd cauri bedrēm. Te mēs redzam, ka vismaz tās priekšējās lampas ir labi nostiprinātas. Vismaz tajās bedrēs un kupenās izdodas noturēties. Kaut kāda brīnums vecīt vēl ir pakaļā, bet cilvēks ir rūpējies par priekšnesumu. Lai cik arī augsts uzbraukt, vismaz ir ko redzēt skatītājiem. Drosmīgi cauri bedrēnāko daļu pa kreiso malu stāvākajā trases posmā viņš iebrauc. Augšā uzbraukt neizdodas, toties smuki spīd lampas, dūmi, brīnums vec pakaļā metināmais aparāts zem bampera un aiziet. Šovs ir tas pats galvenais. Es luksaforā visas lampas un aiziet. Žigls labu tempu dabot līdz pirmās taisnes beigām. Tur taisa bedrēs, kur viss šķērsā visu spolējuši, dodoties atpakaļ uz stāvu vietu, mazliet zeltē ātrumu. Diezgan tā lēnām iebrauc otrajā līkumā, tur izmet mašīnu ārprātīgi, elektriko, kā izdodas aizstūrēt garām iekšmalē, bet šķiet, ka tā sānslīde otrajā līkumā arī maksā visu iepriekš uzkrāto inerci un ātrumu un redz Gusevs netiek līdz pirmā sektora beigām. Edvards Paltris iesāk savu pirmo braucienu caur bedrēm līdz pirmajam līkumam. Te izskatās, ka arvien grūtāk ir vispār sasniegt pirmo pagriezienu. Tur mašīna vairāk reizes palecās tieši saspolētajās špūrēs pie nobrauktuvas uz pirmstartu laukumu. Veiksmīgi caur otrajam līkumam bez liekas sānslīdes ar tādu smuku nelielu ātrumu, bet, diemžēl, lai tiktu kalnā ar to nepietiek. Un arī Edvards Paltris paliek bez ieskaitas pirmajā mēģinājumā. Un ņemot vērā to, kā izskatās trasi, ir arvien mazāk cerība, ka otrajā mēģinājumā kādam izdosies savu rezultātu uzlabot. Un Toms Lielkājs ticis pie BMW, mēģina tikt augšā kalnā. Rallija braucis un redzēts pilots. Nē, diemžēl ar to nepietiek, lai iekarot priekškalnu. Mierīgi izkustās, uguņi ir, kaut kur brauc, bet drīzāk jau tajās pirmajās bedrēs jau pie parkošanās būs grūti. Ne, kaut kā tā, tur arī viss ātrums pazūd. Tālāk jau tikai jārāpjās, tagad visgludākā vieta trasē, tur kaut ko vēl var dabūt, kaut kādi ieskarējiem, bet tad jau parasti viss satrakojas, aiziet driftiņā. Un riteņi šķīvi, bet kaut kā skamsen. Kā jau taksim, līdz 20 centīmiem brauc un tad apstājās. Nebūs jāmaksā par braucienu, jau nav finišējis. Vienkārši brauksim apakaļ. Tā braucām. Viktorija Fībīgi dodas trasē. Bedrēnākā vieta taisnas beigās. Tur BMW bumpers uzsita gaisā sniegus saspolētajā vietā. Karogi plīvo. Viktorija jau tiek līdz otrajam līkumam. Tad tā pa trases vidū, pa trajektoriju, kur pirms tam vēl iespējas mazāk braucēji paspējuši izspolēt. Labā tempā Viktorija apbrauc līdz tam stāvākajam kalnam un pavisam nedaudz pietrūks līdz pirmā sektora beigām. Labi! Pirmā vieta sieviešu konkurencē. Un dalīja pa brīvu sieviešu rallija 8. martā.
Izdodas labi ieskrieties pa to taisni, kas vēl ir puslīdz līdzena, un tur arī lielākai daļai braucēji pazūd viss ātrums, kad jāizlido caur tām bedrēm pirms pirmā pagrieziena. Mazgiem otrajā līkumā Buksons līdi labā tempā slīd augšā kalnām, bet ar to arī īsti ieskrējiens beidzas, un mums ir vēl viens pilots, kurš piebiedrojas pārējiem, kas nekvalificējas pirmajā braucienā. Sveikšanas kopā vēl 8 piloti nav izmēģinājuši savu laimi, veiksmi un panākumus iekarojot priekškalnu. Pavisam nedaudz pietrūkst no tiem, kuri jau par krietni izspolēto trasi brauc ļoti tālu izdodas tikt Salim Plotam. Iespējams, ka viņš būtu bijis dalībnieku sarakstā augstāk, tad vismaz pirmo sektoru šķiet ar šādu ātrumu viņam būtu izdevies pabeigt pavisam droši. Aiziet nākamais mēģinājums, Intīs un Bērziņš mēģina tikt augšā kalnā. Vismaz smuki tiek caur tām pirmajām bedrēm ar cerību uz labu ātrumu cauri pirmajiem 2 pagriezieniem, un tagad priekšā jau pamatīgas bedres izpolētas, pampers uzsit gaisā pamatīgi sniegi, šurpulu daļu sarauj iekšā radiatorā, un atkal vairākus metrus pirms pirmā sektora beigām brauciens beidzas. Trīsam Dainis Žogins pie stūres, cilvēks ar krosu un folkreisa pieredzi, tagad mēģinās uzrāpties kalnā ar priekšpietiņas automašīnu. Trešā Mazda jābrauc ātri, kamēr nav sarūsējusi. Līdz tapons saķertā burtiski raujās uz priekšu, augšā kalnā stāvākais rāpes ponis pa pašu labo maliņu, bija vai nebija, šķiet pavisam maz pietrūka līdz pirmā sektora sensoriem, tur kalnā tās mazās melnās kastītes pie vietas plakāta, tur tiek fiksēts rezultāts, un izskatās, ka Žogins drosmīgi mēģina apspiesties slīpuvā, un tas arī sekmīgi izdodas, tas bija labākais triks šodien. Raivis Veikšauts ir nākamais, startā padod apakaļ, tā kā būtu lielāki ieskrējieni, pagaidām neizskatās, ka tas dod īpašs panākums. Arvien dziļākas špūras, arvien dziļākas bedres, jau izskatās, ka līdz pirmajam līkumam tikt jau kļūst arvien grūtāk, ne tikai vispār par braukšanu kalnā, vēl nemaz nerunājot to pirmo startu taisni pieveikt, jau drīz būs vesels varoņdarbs ar 1 spietiņas automašīnu. Un tagad stāvākā trases vietā Raivis Veikšauts ar smuku tempu pietuvojas gandrīz līdz pašiem sensoriem, salīdzinoši ļoti augstu viņam izdodas tikt, ņemot vērā to, cik daudz ātrumu viņš zaudēja braucot caur pirmajai taisnei. Armands Steinbergs ar 328. ar palicieniem cauri bedrēm taisnes beigās, vai paši kreiso valīt caur pirmajam līkumam karogam plīvojot tuvojas stāvākajai trases vietai jau diezgan bezcerīgi mazā ātrumā, kaut kā izdodas noturēties pie labās trases malas, un tomēr pirmajā lielajā bedrē tik līdz sākas kāpums, tā brauciens ir galā. Šis reiz brauks parkoties? Varbūt arī gājiens. Ietaupīt laiku. Un diezgan veiksmīgi tiek līdz nobrauktuvei, un visi tie, kur mēģina iespolēt iekšā tai nobrauktuvei, būtībā apgrūtina apstākļus katram nākamajam, kurš mēģina izbraukt taisni. Viņas mašīnām pēc tam gatavojas motociklu, tad dienas gaitā redzēs jau izpārējos, bet evolūcijas priekšnesums ir sarūtāts. Zaļiem dūmiem kūpo taurēm skanot, viņš laužās cauri pirmajai taisnei. Vismaz visi pamanīs, ka viņš mēģināja uzbraukt priekškalnā. Taure ar pilnu motors līdz galam karot slīvo lampas daļu. Jau ir tik
Es vairs, ka pēc vasaras sāk izskatīt. Gustāns, dāmas un kungi, vienīgais, kuram ir izdevies iekarot priekškalnu šodien. Sākam otro tūri, viena saspiedziņas automašīnām. Andrijs Seržāns mēģina tikt augšā kalnā vēlreiz. Pirmajam pa pilnīgi līdzeru un neizbraukt trasi viņam izdevās pabeigt pirmo sektoru. Tagad otrajā mēģinājumā viņam izdodas tikt atzīstami augstu. Augstāk nekā absolūti lielākā daļa vienas saspiedziņas braucēju. Mazliet pietrūks līdz sensoriem, tomēr ņemot vērā to, cik daudz vairāk izjāta ir trase, tas joprojām ir lielisks rezultāts. Roberts Malkalns mēģina vēlreiz. 5. sērija nāk augšā. E34. Nu jau tāds autiņš, ko žēl lauzt pa bedrēm braucot, jo pie Youngtimeriem jau uz antīko automobīļu salidojumiem var doties. Jā, viņam iet labi, ātrums ir labs, bet tas smagums viņam sāk traucēt tikko. Ļoti labi spūrīt izdevās atrast gar pašu iekšmalu izejā no otrā pagrieziena. Gunters Vilensons. Pēc viņa golfs gatavojas ar Mareku Bodnieku pie stūres. Žigulim ir pilnīgi vienalga, cik tā trasa ir līdzena, nelīdzena, izjāta, neizjāta. Viņš aizbrauc tikpat tālu un tikpat ātri, cik pirmajā mēģinājumā. Tur viss ir tāpat kā bija. Varēja vispār segumu varēja nebūt, viņš tāpat tikpat tālu būtu aizbraucis. Bodnieks ar golfiņu nostājies pašā labajā malā. Tur vēl cer atrast pēdējo neizspolēto špūri Brieškalna startā. Tā gan ātri viņi ievad atpakaļ tajās špūrēs, pa kurām ir braukuši 90% vispārējo pasākumu dalībnieku. Pamatīgas bedres, bet no priekšpieciņai, jo vienalga galvenais noturēt gāzi, tā jau kaut kā izvilks un aizvilks taisni līdz pirmajam līkumam. Bodnieks jau tuvojas otrajām pagriezienām. Tā kā no āras, tā kā no vidus, tur priekšā pamatīgas bedres, viņš mēģina pāriet uz iekšmalu, uz labo trases malu. Bedres aprauc veiksmīgi, bet ātrumu vairs nepietiek. Tikmēr Jaguārs ir gatavs otrajam mēģinājumam. Eidijs Skrupskijs dodas trasē, zaļais signāls luksaforā, Jaguārs vētram šļucot pa zemi, mēģina tikt caur špūrēm pirmajā taisnē, un ar to arī būs gana. 35. pierakstīts, bet spriežot pēc riteņu griešanās ātruma un tāluma, cik tādu izdevās tikt augšā Brieškalnā, gan jau kā atbilst visiem noteikumiem un tikai vienās velk uz priekšu automobīlu. Kā limuzīns ir cauri bedrēm. Pirmajā līkumā. Pirmajā reizē gāja mazliet labāk un ātrāk. Tagad ir slidenāks, bedraināks un vēl grūtāk pieveicams Brieškalns. Oskars traucienīgais Mersis šodien vienas spieciņas mašīnu klasē. Pamatīgi aiziet šķērsām jau pirms bedrainākās vietas taisnes beigās. Arvien grūtāk, arvien pēsterīgāk izskatās viena tiltu piedzīves automašīnām tikt Brieškalnā, jo vēl pirmajā braucienā, vismaz caur pirmajai trases daļai varēja izbraukt puslīdz pieklājīgā ātrumā, tad te spolēšana un mēģināšana nenorakties ir vienīgais, kas vēl viņam atliek cīnoties otrajā braucienā. Otrais mēģinājums Jānim Bērziņam. Mēģina iziet pāršpūrē, caur taisni noturēties augstākajā trases daļā un neiekrist dziļajās bedrēs. Cīm redzami driftu pieredzējusi automašīna šobrīd mēģina pievārēt Brieškalnu. Neizdevās tikt līdz pirmā sektora beigām, jo pirmajā mēģinājumā tur ar prātīgas bedres un priekšā tā viņš vienkārši iet cauri ar pilnu gāzi dūmiem, kulpot sniegs pa gaisu, bet līdz pirmā sektora beigām aizbraukt tā arī neizdodas. Gan pieklājīgā ātrumā izdodas izbraukt caur bedrēm taisnes beigās. Cēruļs jau caur pirmajam līkumam, tomēr šobrīd atlikušais ātrums vairs nevieš cerības par tālu braucienu augšu Brieškalnā. Un ar pašu maliņu mēģina noturēties, bet tā arī slība trasē paliek vairākus metrus pirms pirmā sektora beigām. Kā svaigu špūri pa pašu kreiso trases malu, Gustāns pietuvojas pirmajam līkumam, caur otrajam pagriezienam, diezgan cienījam ātrumu izdodas noturēt līdz stāvākajam kaplam. Izskatās, ka līdz sensoriem izdodas aizbraukt, bet tās arī ir. Viss trasa ir pārāk izbraukta, lai vēlreiz tiktu augšā.
šausmīgas bedres. Man liekas, ka viens S5 mašīnas vispār ir domāts tikai priekš tam, lai parādītu mums, cik te ir grūti. Un pēc tam mēs brīnītos, kā pilnpieciņas te rauj augšā un kā moči pilnīgi mierīgi tieši uzdevu kārtībā. Bet nu tik tālu ir. Labi. Neticami labi līdz šai vietai. Un te palecās un viss atķeri pazūd norokās un cauri. Tā ir tā kritiskā vieta. Tā kā mēs sacenstos, kurš izbrauks cauri sienai, lielāka daļa atdurtos pret sienu. Apmēram tās sacensības šobrīd sanāk, ka vienas tās mašīnā. Un tikko mums ienācās Piķis. Piķis ienācās ar Svetbank karti. Svetbank karti, ko Igors ir pazaudējis. Igors var atnākt pie mums un mums te čaļi tikko atnes. Paldies apmeklētājiem, kur atrada bankas karta, kā bankas karta, kas ir Ikorā. Sūtiet šo, tikmēr mēs skatāmies skaislīgi driftmašīnu, mēģinam uzrāpties augšā kalnā, un kā mēs zinām, driftmašīnai ir viens plus, viņa tik labi griežās riteņu stāniem, viņš jau viegli apgriezties, te prasīja arī te slīpumā. Vēst, atgriezās nedaudz apakaļ. Paldies par uzmanību, kur nesēt šurp. Bet tikmēr mēs skatāmies sāpes, ciešanas un izmisumu BMW klasē, kur neviens īsti netiek augšā līdz pat sensoram. Tā pagaidām braucam, dīvainā kārtā nemaz tik ļoti nekartās. Mašīna būtībā vienā krāsā trasa šobrīd jau ir. Un neko, pirmais līkums iet diezgan slaidi. Nu, tur jau mēs zinām, mēs jau zinām to vietu, kas tas visu beigsies. Tīk māja, aplaus, dāmas un kungi, Čalis centās un gāja labi. Otrajiem braucieniem. Super labs rezultāts, tiešām cepurnos pavadam. Un tikmēr Daukello mēģina noturēties kreisajā trases malā, kur vēl pēdējie līdzenie metri ir atrodami Brieškalnu pakājē. Ar Sanslīdu iebrauc pirmajā pagriezienā. Dodas noturēt tempu līdz otrajam līkumam, tagad ar tādu ieskrējienu iekšā bedrē. Jau kad ir sienai precīzi, mašīnai ir jāietriec no Brieškalnā. Līdz tā stāvākajiem kāpumam tiek, bet ar to arī brauciens ir galā. Zaretoks ar savu Audi 100 izgraznot ar visiem folijas papīriem dažādās krāsās ar ragiem priekšā aste aizmugurē. Cigārs nāk Brieškalnā. Pirmajā līkumā izstāsts viņš vispār netaisies stūrēt, aizbrauc līdz valnim, mēģina noturēties gar pašu baliņu, kāds līdz galam riteņu spolē, Cigārs nāk augšā, ragi pa priekšu, pirmā bedre un tur arī ieskrējiens beidzas. Slapstās pat rasa. Var griez uzreiz nost no kreisi un iet. Nav jāstāv. Nē, motors līdz galam, viņš cīnīsies līdz pēdējam, reku pār bedrēm ir tālāk. Tagad jau būs vieglāk, jau ir mazliet piesanēks. Tagad ies, tagad kādu brīdi iztīsies smuki. Viņš tā kā autoskolā mācās braukt, lēnām un uzmanīgi. Instruktors lēnām. Instruktors saka pietiek, brauc apakaļ. Ielēc apakaļ gaidām. Jā, tā, noparkojas. Tagad priekšviedīs Auģiks cīnās, pēc tam nākajam tēca Žiguli, ja? Jā, Artis Brūzītis šobrīd mēģina uzbraukt. Motors tuvu ierobežotājiem. Sakļus ierobežotājiem pēc brīžos, kad priekš palecās bedrēs. Un tuvu sensoriem, bet neklāt. Nedaudz pēcākās cienīgs paleciens, sniegs pagaļas un šķiet, ka abas asis vienu brīdi bija virs zemes krietni gabalu. Maz, ka arī kapots bišķi atlosījās vaļā no tā veķiem. Diezgan sūri tas bija. Ja Kālis neko nevar izdarīt, tad neviens neko vairs nevar izdarīt. Trasē lēni braucoša mašīna, uzmanību, trasē lēni braucoša mašīna. Nē, stāvoša mašīna. Tā varat neuzmanīties, viņi nebrauc nekā. Raits Gulsevs vienkārši taisa jaunu ceļu, tas Žiguls rokās cauri sniegam. Tiek jau līdz pirmajam līgumam, līdz otrajam pagriezienam. Gulsevam mazliet pietrūk līdz sensoriem pirmajā braucienā. Trajektoriju Gulsevam izdodas atrast, bet ar to nepietiekumu te dziļajā sniegā arī viņa mašīna apstājas vairākus metrus pirms. Tā starta taisnē špūris jau ir tāds, ka izskatās, ka tur līdz pirmajam līkumam var vispār nestūrēt. Tur vienkārši tā mašīna vai nu brauc pa to špūri, vai norokās, atkarībā no tā, cik
augsts klīrens katram ir sagadījies, gatavojoties priekškalnu sacīkstēm. Reku veiksmīgi cauri bedrēm, Valters tiek jau līdz pirmajam līkumam. Tur gan praktiski no nulles viņš uzsāk kustību caur pirmajam pagriezienam. Kalns jau kļūst ar vien stāvāks, viņš tuvojas stāvākajai trases daļai. Veiksmīgi izbraukt cauri starta taisnē. Šobrīd jau ir panākuma atslēga, pēc tam par braucienu augšā. Kalnā vispār nav pat runas. Nākamais auto norokas. Toms Lielgājs mēģina tik kalnā noturās pašā maliņā, tur jau Sainis caur taisnē, vēl šeit pēdējā puslīdz līdzenā špūra visā garajā starta taisnē, to viņam veiksmīgi izdodas izmantot un ar kaut kādu ātrumu tik līdz pirmajam līkumam, tomēr jau šobrīd ar šādu tempu tik līdz sensoriem nav nekādu cerību, tur priekšā pamatīgas bedres, ārējie, kuriem neizdevās uzbraukt augšā, ir uzstūmuši pamatīgi kupenu, kurā iesniedz Lielgāja auto priekšējais bumpers aizķersies bedres, kur vai pirms tam viņa. Tiek līdz stāvākajai trases vietai. Izskatās, ka neraugoties to, ka trase ir izjāta daudz vairāk, viņam apmēram līdz tādām pašām rezultātam izdodas aizbraukt kā pirmajā mēģinājumā. Līdzen trasē nelīdzen, līdz savai atzīmē viņam izdodas aizbraukt. Vienīgā dāma visā šajā kompānijā starp visiem 34 vienas saspiedziņas braucējiem, Viktorija Fībīga, mēģina vēlreiz uzbraukt priekškalnā. Jau šobrīd ir tikusi tālākā daudzi no konkurentiem. Tur neviens vien norakās jau starta taisnē. Šobrīd Viktorija caur pirmajam pagriezienam, tuvojas jau otrajam līkumam, smuka karogiem palīvojot. Līdz stāvākajam kāpumam viņa izdevās tikt jau pirmajā mēģinājumā un izskatās, ka vismaz tikpat tālu viņa aizbrauc arī otrajā braucienā. Pilns salons ar rokām stūr uz visām pusēm un pie lielākā kāpuma atkal brauciens ir galā. Viktorija Fībīga, dāmas un kungi, vienīgā meitene šajā sacīkstē, šajā klasē.